Sveiciens tev! Nedaudz pastāstīšu par rudens avi. Turpinam strādāt. Priekš kam? Ja nu tev kaut kas fiziski ķermenī sāp, jau sen sāp, vai jūti, kad ir vajadzīgs ķermeni restartēt, iegūt jaunu jaudu, attīrīt šūnu, ja trūkst prāta skaidrības, sirds viegluma, ja ir sajūta, ka esi iestrēdzis kaut kādos dubļos un grūti tikt ārā uz priekšu, ja gadījumā tu esi sācis redzēt, sajust sevi lietas pasauli savādāk un ir vajadzīga skaidrība, nākamie soļi, vai arī tu nezini kāpēc, bet tu jūti, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai tīri un brīvi dzīvotu. Tad šis tev varētu noderēt. Vai arī, ja tev gribās satikt cilvēkus, kurus ar pirmo reizi var saukt par savējiem, lai gan nav nekādas radniecības. Avei 3 daļas, sagatavošanās daļa, ko es iedodu pirms tam. Ja, tur svarīgi būtiski norādījumi, lai mums satiekoties pieredze būtu maksimāli produktīva, harmoniska, skaidra, precīza un kopēji tīra. Un tad ir prakses daļa. Ja, tas ir brīdis, kad mēs satiekamies un strādājam. Strādā katrs pats ar sevi. Es tikai nodrošinu drošu telpu, vidi un iemācu, parādu instrumentus, kuri tālāk cilvēkam paliek uz visu dzīvi. Un iedodu integrācijas norādījumus 3. daļai, kā iziet. Un tas iedod kopēju bildi sajūtu, drošu par to, kas ir šis instruments un kā viņu pēc tam pielietot tālāk dzīvē. Ave sastāv no 3 instrumentiem. Tā ir autonomija, ja, tur, kur mēs neēdam un nedzeram. Ja, vienlaicīgi sadziedējās fiziskais ķermenis un enerģētiskais kopā sinhroni vienoti. Ja, tā kā ieelpa, izelpa, diena, nakts, ja, tad notiek arī šīs sadziedēšanās. Tā ir bāze, kas taisnā virzienā atjauno, pārkārto, izveda, nonullē, atver, aktivizē maksimāli dabiskākajā, harmoniskākajā veidā to, kas cilvēkam ir paredzēts. Otrā lieta ir vēders, vēdera masāža. Jā, tur es jums katram iemācīšu, parādīšu, kā darboties ar vēderu. Ļoti vienkārši, skaidri, efektīvi un saprotami. Vēders nav tikai vēders. Jā, vēders tā ir starptelpa starp fizisko un enerģētisko, vieta, kuru ietekmē tas, ko mēs ēdam un tas, kā mēs jūtamies un domājam. Un tā kā vēderā iestājas dabiska sinhronitāte, tā kad orgānu orķestris ieskanās vienotā harmonijā, tad arī cilvēka perifērija, jā, mugurkauls, muskuļi, saites, fascijas, locītavas sāk pārkārtoties. Un šobrīd šķiet, ka vajadzētu būt tā, kad cilvēki tiecās pamosties savā gara spēkā. Un tikai tad, kad ķermenis, vēders, orgāni ir tīri, sakārtoti, sadziedēti, tas ir iespējams. Un 3. instruments, ko mēs izmantojam, ir elpa, visu savienotājs. Jā, caur elpu mēs kā caur veļas mašīnu izmazgājam ārā pretestības, pretenzijas, blokus, kas cauri laikiem, telpām mūsos ir krājušies. Ja? Tas ir atbalstošais instruments.
Jā, tāpat kā vēders, jā, ir atbalstošais instruments autonomijas procesam. Un, jā, pēdējie gadi ļauši šos 3 instrumentus skaisti, harmoniski, droši savīt kopā, lai izveidotu par vienu kopējo cilvēka atbalsta, realizācijas, attīrīšanās, iekšējās atklāsmes sistēmu. Un man vienmēr bija svarīgi, lai tas ir tīri un brīvi un pieejami. Nu tā, tas, ko es varu apsolīt, to, kad šis viss netiek darīts, lai mēs nonāktu kaifīgās lampiņās, gaismiņās un degunražos, bet lai sevi kārtotu pēc dabiskajiem principiem. Saknes pa priekšu, zari pēc tam, un augļi nāks jau kā balva. Jā, tāpēc tie, kas meklē kaifu, tad šis nav jums. Jā, šis ir zemes darbs, fundamentāls darbs, kur tiek ievērota precīzi, smalki, tīri dabiskā secība, dabiskā kārtība, dabiskie principi. Ja sajūti un esi gatavs sākt darīt pats, tad es tev varu palīdzēt, atbalstīt un iedot nepieciešamo. Tiekamies!